I will speak Latvian. Kolēģi, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievija pret Ukrainu veikusi vismaz 37,000 gaisa uzbrukumu un nometus vairāk nekā 33,000 bumbu uz Ukrainas pilsētām un tās iedzīvotājiem, pat neskaitot to, kas tiek nomests uz frontes līnijām. Dažādi miera samitu un sarunu fonu turpina atgriezties Rēgas. Miers apmaiņā pret teritoriju, kas jau vēsturiski ir zināms kā kara draudus palielinošs, nemieru veicinošs darījums. Agresors turpina ierasto tēžu atskaņošanu par kara iemesliem, sākot jau ar pat 9. gadsimtu, kas ir Kremlim tipiska cīniska ņirgāšanās gan par sarunas iesaistītajiem, gan starptautisko noteikumos balstīto kārtību. Eiropai šajā laikā nevis jāturpina paust bažas, bet gan tūlītēji jāpieņem jaunās sankcijas un jānodrošina nepārtraukts ieroču piegādes Ukrainai, ļaujot tai darīt to, ko diplomātija nav spējusi – apturēt un apspiest atpakaļ agresoru un destabilizēt tās kara mašīnu Krievijas iekšēnē. Ir absurdi, ka joprojām ir dalībvalstis, kas tirgojas ar Krieviju, ir papildinājuši tās kara kasu vairāk nekā snieguši atbalstu Ukrainai. 25. gadā atbalsts samazinājās par 50%. Tas ir kauns un apkaunojums mums. Thank you.